Ir bailes, ka tiešām tiks konstatēts kaut kas nepatīkams un ļaundabīgs, bet mans ieteikums būtu darīt to pēc iespējas ātrāk, tad ir lielākas iespējas izveseļoties. Es esmu Maija, man 37 gadu vecumā, tātad 2024. gada pavasarī atklāja ļaundabīgu krūtsaudzēju. Sajūtas, kad es pati sapratu, ka kaut kas nav līdz galam kārtībā, bija tāda panika, trauksme. Man liekas, pats grūtākais brīdis bija sākums, kamēr tu gaidi vēl tās atbildes, un tava ģimene jau ir lietas kursā, kad tu gaidi. Un, man liekas, lielāks satraukums bija nevis par to, kā jūtos es pati, bet kā jūtās mani bērni. Ļoti palīdzēja draugu atbalsts un arī darba devēju atbalsts. Es sevi noliku kā prioritāti tajā mirklī, kad bija nepieciešams veikt ārsta vizītes. Rozā vilciena fonds ir palīdzējis gan ar fizioterapeita nodarbībām, gan psihologu konsultācijām. Es apmeklēju abas no šiem. Esmu pateicīga par šādu iespēju. Tas palīdz sakārtot sevi kaut kādā emocionālā un arī fiziskā līmenī, protams.